Esi miskastnieks, ne miskaste ir daļa no lielā projekta par vides izglītību skolās, kurā mēs izglītojam sākumskolēnus par ļoti vienkāršo, bet patiesībā diezgan aktuālo tēmu atkritumi. Mūsu mērķis bija doties uz vidusskolām 1 mēneša laikā, kur mēs vidusskolāniem pastāstījām par ilgtspējīgu dzīvošanu. Šobrīd pasaules dabas resursu patēriņš ir pārāk liels, un mēs to izmantojam ļoti neilgtspējīgi. Tēma par vidi un vides izglītību, mūsuprāt, ir jāiekļauj izglītībā un skolu programmās, lai bērniem veidotos apziņa par šo tēmu, īpaši agrā vecumā. Mēs sapratām to, ka vidusskolas izglītība nedod jauniešiem iespējas joprojām apzināt un iemācīties līdz galam vides aizsardzības skarošās tēmas un problēmas. Un jauniešiem joprojām nav līdz galam izpratne par šīm problēmām. Bērniem ir vērts šo mācīt jau arī, kad viņi ir maziņi, nav jātaupās pamatskolas vecumam, nav jātaupos vidusskolai, viņi jau saprot, ko dara. Man bija prieks redzēt tas jauniešu vidusskolēnu ieinteresētās acis. Man pozitīvākā pieredze, godīgi sakot, bija vizīte 64. vidusskolas 2. A klasē. Bērni bija ļoti atsaucīgi, ļoti pozitīvi, ļoti pieklājīgi. Viņi visu darīja vienkārši brīnišķīgi klasi. Man iedvesmo citi jaunieši, citi brīvprātīgie un nevalstisko organizāciju pārstāvi, kas savu brīvo laiku velta tieši šīm problēmām. Un man, kā jau no kopš bērnības dabas draugam, ir ļoti svarīga šī tēma. Man personīgi iedvesmo mana nākotnes dzīves kvalitāte. Man ļoti gribās savu foršu nākotni, un tāpēc es jau tagad iesaistos un risinu aktuālās problēmas. Aizstāvēt vides intereses mani iedvesmo kopības izjūta. Tas vecais labais muskatieru teiciens viens par visiem, viss par vienu. Ja katrs kaut ko izdara, kaut nedaudz, tad veidojas tāds kaut kāds glābt spējīgs jau materiāls. Un kas iedvesmo tevi?